Ja tu lieto alkoholu un smēķē, bet vēl joprojām esi viens, tad man tev ir jautājums. Tu vēlies atrast sievieti? Un vai tu būtu ar mieru būt kopā ar tādu sievieti, kurā smēķē un lieto alkoholu? Tas, ka tu smēķē, norāda uz to, ka tev dzīvē ir ļoti liels stress, ļoti liels diskomforts, un smēķējot, tu centies no tā tikt vaļā. Smēķēšana nomierina. Smēķēšana ir kā zīšanas process, bet alkohola lietošana savukārt norāda uz to, ka tev dzīvē ir ļoti daudz problēmas, ar kurām tu neesi ticis līdz šim galā. Tās situācijas atkārtojas atkal un atkal. Ir iestājies tāds besis, kad veids, kā no šī tikt vaļā un uz brīdi aizmirsties, ir lietojot alkoholu. Kādu brīdi paliek labāk, bet ko tas atrisina ilgtermiņā? Tev ir jāzina to, ka viss, ko tu šobrīd savā dzīvē piesaisti, ir sieviete, kura būs ar mieru būt kopā ar tādu vīrieti, kurš stresa situācijā bēg, smēķējot, nevis risina šo stresa situāciju, un arī citas dzīves problēmas nevis risina, bet vienkārši lieto alkoholu. Un tad, ja tu šobrīd esi viens pats, un šādā stāvoklī tev jau ir nepieciešams dzert un smēķēt, tad nonākot attiecībās nekļūs labāk. Tāpēc, ja tu gribi piesaistīt otru cilvēku, tad tev ir nepieciešams vispirms sakārtot savu dzīvi pašam. Ja padomā, ja tu esi šobrīd nelaimīgs, ar dzīvi neapmierināts, tad viss, ko tu šobrīd vari piesaistīt, ir arī nelaimīga un ar dzīvi neapmierināta sieviete. Un tev tā patiks vai nepatiks? To tu vari domāt pats. Bet, ja gadījumā tu gribi atrisināt šīs lietas savā dzīvē, droši piesakies konsultācijai, un mēs izrunāsim tavu situāciju sīkāk. Ieraksti komentārā, vai tev patiktu sieviete, kura dzer vai smēķē.